Labdien, vārtu klausītāji! Mans vārds ir Inga Sindija, un šī ir raidieraksta Vārti 16. sērija. Un mani sauc Signe Rirdānce. Vārti – raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Šodien mēs runāsim par mazo ieradumu, lielo spēku un par diasporas vecāku izdomu. Tāpat priecājamies, ka vārtos atkal dzirdēsim bērnu balsis. Mūsu viešņas ir Sintija Valdesa no San Diego pilsētas Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas štatā un abas viņas meitas Maija un Laima. Abas meitenes ir dzimušas un augušas ASV, un līdzās latviešu valodai viņas runā angliski ar tēti un spāniski ar citiem radiem. Taču Maijai un Laimai ir kāds pavisam īpašs rituāls, par ko uzzināsiet šajā sērijā. Savukārt raidierakstu otrajā daļā dzirdēsiet rubriku Atklājums, kurā Inga man ir sagatavojusi kādu pārsteigumu. Mēs šodien sarunāsimies ar Sintiju un viņas divām meitām. Viņas dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs San Diego, un viņām ir rīts šobrīd, kad mēs sarunājamies. Labrīt! Labrīt! Jūs laikam tikko pamodāties, meitenes, vai ne? Nu, Jā. Es gribēju jums pajautāt, sākumā iepazīsties ar jums, kā jūs sauc un cik jums ir gadu. Sāksim ar lielo māsu. Labi, mans vārds ir Maija, un man ir 9 gadi. Un mazā māsa? Un mans vārds ir Laima, un man ir 4 gadi. Laila, tavs vārds ir? Laima. Viņa ir Laima, es nesaklausīju. Laima un? Maija. Maija un Laima. Nu, labrīt, Maija un Laima. Ziniet, es esmu Inga, un es esmu šobrīd Vācijā. Un mani interesē iepazīties ar dažādām ģimenēm, kas dzīvo dažādās citās vietās pasaulē un runā dažādās valodās. Tāpēc es gribēju jums prasīt, kādā valodā jūs runājat mājās ar mammu un ar tēti. Maija, pastāst. Okay. Es ar mammu mēs runājam latviešu valodā un ar tēti angļu valodā. Un ar draugiem skolā? Angļu valodā. Angļu valodā. Laima, vai tu zini vēl kādu cilvēku, vai tev ir kāds draugs vai kādi citi cilvēki, kuri vēl runā latviešu valodā, ne tikai mamma? Viņai skolā baigi nav neviens, kurš runā latviešu valodā, bet mums... Vai tu zini, vai tev ir kāds zināms vēl, Maija? Mums ir tā kā šitāda grupiņa, mammas draudzene, viņas meita runā latviešu valodā. Mēs ar viņu satiekamies dažreiz. Dažreiz jūs satiekaties un tad arī dzirdat vēl kādu cilvēku, ne tikai māmu, vai ne? Bet angļu valodu sanāk daudz vairāk dzirdēt un runāties pareizi, jā. Un kā jums pašām vieglāk ir, kā jums liekas? Māja, kā tev liekas? Viņi aba angļu valodā un latviešu valodā mums angļu valodā bišķi vieglāka, jo daudzi cilvēki šitajā vietā runā angļu valodā, bet arī vieglāk būtu tā abas ir diezgan vieglas. Redz, tad jau jūs esat pieraduši, vai ne? Laima arī pieraduši, vai ne? Ar māmu runāt latviski, jā. Jūs sazvanaties varbūt kādreiz ar kādu cilvēku telefonā, varbūt jūs runājaties latviski? Jā. No Latvijas, jā? To jūs arī varat, vai ne? Ļoti forši. Jums jau brokastis bija šorīt? Nē. Te varbūt meitenes es parunāšos tagad ar māmu, un jūs varat tikmēr aiziet uzēst brokastis, vai ne? Labi. Lai jums labi apetīti. Atā. Sintī, ļoti liels prieks dzirdēt meitenes. Pastāst tu, kāda tad ir tā jūsu situācija? Kādās valodās tad jūs kurš ar kuru ikdienā sarunājaties mājās? Jā, tā arī ir, kā meitenes saka, mūsu valoda ar meitenēm mēs runājam latviski, un ar vīru es runāju angļu valodā, un tad mūsu tā ģimenes valoda it kā ir angļu valoda, tā savstarpējā valoda, bet mēs vienmēr ar meitenēm jau kopš dzimšanas esam runājuši latviski.
Meitenes dzimušas arī jau ASV, jā? Jā, meitenes piedzima šeit San Diego. Un, protams, esot tik tuvu robežai, dzīvojot tik tuvu robežai, ļoti svarīga ir arī spāņu valoda. Vecmāmiņa runā spāņu valodā, līdz ar to ir arī tā trešā valoda, kuru šad tad meitenes dzird un mēģina runāt, un arī skolā ir spāņu valodas stundas. Un viņas pieminēja tādu draudzeni tavu, vai jums ir arī cita latviešu kāda kopiena, vai tās ir vienkārši tādas privātas tikšanās ar vēl kādu? Mums šeit ir kopiena San Diego. Kādu laiku mēs diezgan aktīvi uzturējām mūsu San Diego latviešu skoliņu, bet šobrīd ir tāds maziņš klusums iestājies, un visi ir ļoti aizņemti, un līdz ar to nesanāk tik bieži tikties, kā gribētos, bet faktiski mēs parasti esam tās 3-4 ģimenes, kas tiekās, kad varam. Parasti nedēļas nogalēs sestdienās, bet kā jau minēju, tad pēdējā laikā jau ir noteikti kāds pusgads pagājis, kopš mums īsti nav bijušas tādas ierastās aktivitātes saistībā ar latviešu skoliņu, bet cerams, ka drīz atkal varēsim to atsākt. Kā tu izjūti to tik tālu esot no Latvijas un tomēr ļoti lielā, spēcīgā noteikti angļu valodas vidē un ietekmē to, ka tu pamatā ikdienā tomēr arī viena pati esi tā valodas uzturētāja? Teikšu godīgi, ir diezgan grūti. Un ļoti palīdz tas, ka mēs vasarā braucam uz Latviju. Tas jūnijas, ko mēs varam atļauties pavadīt vasarā, ir tāds tā kā liels grūdiens. Un parasti jau šajā laikā, gada sākumā, janvāris, februāris, marts, es jūtu, ka tā valodas kvalitāte bērniem paliek sliktāka. Un es jūtu, ka ir atkal jābrauc un vajag, un es jūtu, ka es viena to nevaru pavilkt. Es jūtu, ka angļu valoda ļoti strauji dominē, it īpaši tagad, kad Laima uzsāka mācības pirmsskolā. Tieši šogad arī viņai ir 4,5 gadi, faktiski tūlīt būs 5 gadi. Šogad es to arī ļoti izjūtu. Ja sākumā es to vēl tā neizjūtu, tad jau gada otrajā pusē es jūtu, ka viņa teikumos daudz vairāk lieto angļu valodas vārdus, un man viņa ir tā kā jālabo, bet tajā pašā laikā, kad jau ir 3 vai 4 vārdi teikumā, tad arī to negribās labot, tos visu laiku vienkārši ņemt un labot. Tad es tā nogaidu, un tad es atgādinu par tiem vārdiem, bet jā, tādā zemapziņā es jūtu, ka mēs daram tik, cik mēs varam, bet tajā pašā laikā tā latviešu valoda tomēr tā kā lēnām slīd ārā no pirkstiem, bet es ļoti par to neuztraucos, jo es zinu, cik liels grūdiens, cik liels uzrāviens ir latviešu valodai tad, kad mēs aizbraucam uz Latviju tajā jūnijā un varam nodzīvoties tur mēnesi, un tiešām par to angļu valodu var teikt aizmirst. Jā, un tad visu gadu jāsmeļ, tā kā, vai ne, tā muciņa jāuzpilda, un tad to visu gadu lēnām tērē. Jā, mēs šodien jūtos, jā, vai ne, es arī iztēlojos to kā tādu uzpildīšanu rezervi. Mēs gribēju tev jautāt, jo tu reiz man citā sarunā pieminēji savus tādus mazos ieradumus, kas tev palīdz, mazie rituāli, kas palīdz ikdienā uzturēt latviešu valodu. Pastāst par saviem mazajiem trikiem un rituāliem, varbūt noder arī kādam citam. Jā, tieši tā ir ļoti. Es vakardien tieši sēdēju un pierakstīju tos mazos rituālus un tā apdomāju par to, ko mēs darām, ko mēs laika gaitā esam ieviesuši. Un tas, ko es varu secināt, ir tas, ka tas viss ir radies ļoti dabiskā veidā. Es nekad nevienu ar pātagu neesmu dzinusi pie šiem mazajiem rituāliem. Tas ir kļuvis gluži tāpat kā no rīta un vakarā tīrīt zobus, kas mani ļoti iepriecina. Un viens no tiem mazajiem rituāliem ir jau pieminētā ikvakara dienas grāmata. Tātad Maija raksta pati un zīmē, ja vēlas. Parasti tas ir
viens teikums, 2 teikumi, 3. Reizēm, ja ir ļoti daudz ko rakstīt, viņa ierakstīs veselu paragrāfu. Parasti, kāds notiek vakarā, jau pēc vannas, mēs vienkārši pārunājam spilgtākos notikumus, spilgtākās sajūtas, un visbiežāk mēs to pierakstam diktāta formā. Varbūt es viņai šo teikumu pareizā veidā noformulēšu, un tad viņi to pierakstīs, bet citus vakarus mēs esam tik noguruši, ka es viņai vienkārši saku, Maija, ieraksti to, ko tu juti šodien, ko tu redzēji, ieraksti pavisam vienkārši, un tas ir ok. Galvenais, lai mēs neizlaižam mūsu ikvakara ierakstu. Un ar Laimu ir mazliet savādāk, jo Laima šobrīd apgūst burtus, tāpēc ar viņu mēs arī pārunājam viņas dienu, jo parasti jau tās aktualitātes ir katrai citas, un tas, kā viņas jūt, ir pavisam citādāk, tad viņa man nodiktē, es atkal pārformulēju, lai šis teikums ir latviski, gramatiski pēc iespējas pareizāks, tad es to pierakstu, parādu, un reizēm arī viņa kaut ko izvēlas piezīmēt vai uzrakstīt kādu īsu vārdu, un šo dienas grāmatu mēs jau rakstām otro gadu. Jā, brīnišķīgi, ļoti jauki. Un man ienāca prātā vairāk jautājumu. Pirmais, vai tu tad, kad Māja, teiksim, raksta, vai tu viņai labo arī tieši latviešu valodu, rādi viņai vai paskaidro, kā pareizi tos vārdus ierakstīt? Jā, tā dienas grāmata vispār sākās ar to, ka mēs rakstījām mazus diktātus pašā sākumā. Līdz ar to mēs esam tā kā laika gaitā šis viss ir attīstījies līdz šāda veida dienas grāmatai. Manuprāt, no tā, ka mēs no vienas reizes, kad mēs viesojāmies Latvijā, es teicu, hei, Maija, būtu forši, ja mēs varētu pierakstīt, mēs tik daudz izdarām Latvijā, mums ir tik daudz forši piedzīvojumu, forši sajūta, būtu taču forši uzrakstīt un tad atskatīties uz to. Un tad mēs sākām to pašu dienas grāmatu, bet pašā sākumā viņa bija apmēram Laimas vecumā un mācījās rakstīt, un tad es viņai teicu, mums ir tiešām jāmācās tie divskaņi angļu valodā nav, mums viņi ir jāapgūst pareizi, un tad es uzrakstīju viņai tos visus divskaņus, blakām es uzrakstīju elementārus vārdus, aita, iela, un viņa tos ielika tajā savā kladē, un tad mēs rakstījām pavisam īsus diktātus, kuri it kā bija par un ap viņas dienu, reizēm tās bija nedēļas dienas, reizēm tie bija mēneši. Tā kaut kā man likās, ka tie pamati viņai ir jāieliek, un tā kā mums nav laika katru dienu veltīt latviešu valodai un mācīties latviešu valodajā ikdienas steigā, tad šis bija tāds vienīgais reālais darbiņš, ko mēs kopā varējām paveikt. Un tā tas vēlāk attīstījās līdz tam, ka viņa labprāt rakstīja tos savus teikumus par savu ikdienu. Protams, viņai vajag palīdzību, un, protams, viņa reizēm frāzē to teikumu pavisam varbūt citādāk tajā angļu valodas ietekmē. Tāpēc, es katru reizi, ka viņa uzraksta, ja ne katru dienu pārbaudu, tad pēc 3 dienām es pārskatu, ko viņa man bija sarakstījusi, un es izlaboju, es viņai atgādinu, ja kaut kas ļoti iekartācīs, es viņai pasaku tūlīt, un tā viņa atkal pārskata un raksta tālāk. Un jau pēdējā laikā mēs ļoti koncentrējamies uz to, ka mēs rakstam pa datumiem, mēs rakstam tātad, ja šodien ir 14. tad mēs rakstam 14. martā, man bija lieliska diena, es darīju to un to, es redzēju to un to. Un interesanti, ka viņa nav nekad mēģinājusi pārslēgties uz angļu valodu un rakstīt dienas grāmatā, teikt, man māmā ātrāk un vieglāk būtu uzrakstīt angliski, vai viņai jau tā iegājies rakstīt latviski, ka viņa to turpina? Jā, tieši tā, viņai tas ir tik ļoti iegājies, ka tas ir pilnīgi dabiski. Viņa izkāps no dušas, viņa paņem savu kladi, ja viņi grib jau man palīdzēt, viņi jūt, ka es esmu tik nogurusi, ka labāk ilgāk negaidīt, un viņa rakstīs, tiešām angļu valoda tur nekad neparādās. Lielākas problēmas ir tad, ja ir kāds draugs, kuram ir eksotisks vārds, vai ne, un tad ir jāpalīdz, tur, piemēram, jarecija, piemēram, tāds vārds, kā uzrakstīt, un tas arī ir daļa mācību procesa. Atveidot personvārdus, draugu personvārdus.
Man ļoti iepatikās šī ideja, jo mēs nebija iepriekš dzirdējuši. Mēs arī vārtos vairāk esam runājuši tieši par tiem mutiskajiem rituāliem, ja? Par kaut kādu dziesmiņu, runāšanu, lasīšanu, audio grāmatām, bet par rituālu, kas ir rakstisks, pierakstīt. Tas ir arī, man liekas, interesanti. Un tas, ka bērns, ka ir šī konkrētā klāde, varbūt tas arī palīdz tās robežas. No šī klāde ir mana latviskā klāde latviešu valodā, vai ne? Jā, tieši tā. Es domāju, tā ir ļoti, ļoti laba lieta, ko ieviest. Protams, ja bērns ir, kā lai saka, par to, vai ne? Ja bērns neiebilst, bet to var sākt tiešām ar ļoti minimāliem paņēmieniem, tiešām uzrakstīt dienas pareizi vai uzrakstīt mēnešus pareizi. Tā kā, vai piemēram, skaitļa vārdus pareizi uzrakstīt. Jā, tas katrs to... Kas patiesībā tie grūtākie, arī mēneši, es nezinu, kāpēc, bet ir kaut kādas lietas, kas, teiksim, tajā lielajā skolas valodā tiek ļoti bieži un daudz lietotas, un tās ir dažreiz pat grūtāk. Man novērojumā nepārnest uz latviešu valodu dienas, mēnešus, ciparus un tā. Tā ir, tāpēc es domāju, svarīgi ir to darīt katru dienu. Ja to nedēļā ir 7 dienas, ja tu mēnesi rakstīs tās 7 dienas, tad pēc mēneša tev jau būs izveidojies tas paradums un tu iemācīsies pareizi uzrakstīt. Un tā to atkal var pārslēgties uz citu tēmu. Tā klade ir, tā dienas grāmata, manuprāt, ir ļoti tāds, kā lai saka, elastīgs veids, vai ne, kā mācīties. Un vēl papildus tam tas paliek atmiņām, ko tu vari vēlāk pārlasīt. Jā, tieši gribēju jautāt, vai jūs kādreiz paskatāties arī meitenes vai kādreiz pašķirst atpakaļ? Mēs bijām kaut kad mēs sākām jauno kladi, tad mēs bijām paskatījušies iepriekšējo, kur daudz manu labo to sarkanumu un tā ka ik pa laikam, bet mēs esam ielikuši viņu glabātuvē, tādā kastē, kuru pēc laika tad mēs varam izvilkt atkal ārā, bet arī šogad mēs plānojam braukt uz Latviju, un tad es jau teicu meitenēm, ka mēs turpināsim rakstīt atkal savus piedzīvojumus, jo droši vien tieši tie būs vis tie interesantākie, un atkal atsauks atmiņā tās jaukās atmiņas no piedzīvojumiem Latvijā. Jā. Saki, Sintī, tu esi ne tikai skolotāja savā meitenēm, latviešu valodas skolotāja, bet tu arī māci latviešu valodu. Pastāst par to, kas ir tavi skolēni. Jā, tā ir, jau gribu teikt, vismaz 7 gadus, pat varbūt vairāk mācu latviešu valodu kā privātskolotāja. Mani studenti lielākoties ir no Amerikas, no abiem krastiem, rietumu un austrumu krastu. Vairāk noteikti ir studenti no austrumu krasta, kas patiesībā ir ļoti izdevīgi man un manam ikdienas grafikam un manam ikdienas skrējienam. Bet man ir arī citi studenti no Kanādas un šobrīd arī no Anglijas. Un studentu vecums ir ļoti dažāds, bet ar tādiem ļoti maziem bērniem es šobrīd nestrādāju. Strādāju vairāk ar pusauģiem un tad līdz pat senioru vecumam. Bet tie ir cilvēki ar latviešu izcelsmi, vai tie ir interesanti, kam nav kādas saistības ar Latviju? Kaut kāda saistība ar Latviju vienmēr ir, bet tie nav tikai cilvēki ar latviešu izcelsmi, tie var būt arī dzīves biedri, ļoti bieži tie ir dzīves biedri, un tad jau pieminētie cilvēki ar latviešu izcelsmi, tie ir cilvēki, kuriem draugi ir latvieši, kur vēlas mācīties. Tāpēc tas ir ļoti silda sirdi zināt, ka ir tiešām tādi cilvēki, kuri vēlas mācīties tikai tāpēc, ka viņiem ir draugi Latvijā, vai tikai tāpēc, ka viņiem ir draugi tepat Amerikā. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Jā, un parasti tie ir vīrieši, kas grib mācīties, kas ir ļoti interesanti. Manā pieredzē. Ļoti interesanti. To mēs arī esam kādreiz jau pieminējuši ar Signu. Man liekas, arī Signai bija tāds piemērs Zviedrijā par puisi, kurš mācās latviešu valodu, tāpēc, ka draugs ir latvietis. Tad katrs no latviešiem esam tāds mazs vēstnesis, vai ne? Varbūt ir kāds paziņa vai draugs, kas ieinteresējas tādā veidā par valodu. Jā, tas ir ļoti forši, ka Latvija var dzīvot arī
ārpus, vai ne, tā, kā lai saka, tipiskā latvieša, ja, no izcelsmes, ne tikai izcelsmes ziņā, bet ka tā latviešu valoda var vienkārši arī dzīvot savu dzīvi kaut kādā draugu lokā, piemēram. Ļoti, ļoti forši. Es tev pajautāšu vēl vienu tādu mūsu klasisko jautājumu noslēgumam. Ko tu iesaki citiem vecākiem, kas ir līdzīgā situācijā bez regulāras kopienas apkārt, esot vienīgie valodas runātāji un vēl tālu no Latvijas? Kur tu rodi to spēku turpināt ko tu iesaki citiem? Jā, es domāju, ka šie mazie paradumi, par kuriem mēs jau runājām, ir ļoti, ļoti svarīgi. Es nesaku, ka tas var aizstāt to, ka tu brauc uz Latviju. Manuprāt, ja tu nebrauc uz Latviju, tad tas ir ļoti, ļoti grūti. Bet tomēr to valodu uzturēt kaut kādā līmenī, tev ir jāievieš kaut kādi paradumi jau no paša sākuma, jo es pieļauju, ka vēlāk to var būt ieviest grūtāk, varbūt kaut kāda pretestība no bērnu puses. Tā ka, ja ģimene apsver bērnus, tad es domāju, ka par to ir jādomā jau tūlīt tagad pirms bērna dzimšanas, un tas kaut kā lēnām jāievīs savās ikdienas aktivitātēs. Es domāju, ir jālasa grāmatas latviešu valodā, ir jāraksta latviešu valodā, ir jāklausās radio, ir jāklausās mūzika. Mums ir vēl viens tāds paradums, ka mums ir mazs kemperis, un katru mēnesi mēs reizi mēnesī izbraucam ar kemperi kādā piedzīvojumā, un mēs esam uztaisījuši vēl vienu tādu kā atmiņu kladī, kā albumu, un arī pēc katra mūsu izbrauciena mēs aprakstam to braucienu, gan latviski, gan angliski. Tā ka tas arī ir vēl viens tāds rakstu darbiņš, un tam nav jābūt, tas varbūt jebkāda veida piedzīvojumi, vai ne, uztaisīt tādu albumu, tādu kladi, kurā atkal tu vari to latviešu valodu varbūt likt lietā un izmantot. Jā, tā ka tie ikdienas paradumi ir, manuprāt, noteicošie, un tas, ka tam vecākam pašam ir interese, ir mīlestība pret valodu, un es domāju, ka tad arī tas bērns to nolasa. Jo, ja tu tikai savam bērnam teiksi, ka viņam ir jāmācās, ka viņam ir jādara, bet pats kaut kā tev pašam nebūs tā saikne ar to Latviju un latviešu valodu, tad, manuprāt, tas ir daudz grūtāk. Un vēl viens ir tas, ka, manuprāt, tu arī nevari, jebkuru valodu tu nevari iemācīt ar kaut kādu veidu spiešanu, ar uzstājību tādu. Tam visam, tas viss ir, laikam jābūt ļoti tādam izveicīgam savā ziņā, viltīgam, lai to valodu to savu interesi tā kā nodotu tiem bērniem. Tas nevar būt vienkārši, tu esi latvietis, tev ir jāmācās. Tāpēc, ka es tā teicu, tu tagad iesi latviešu skolā, vai es tev ņemšu privātu skolotāju, jo manā pieredzē arī mācot tie bērni, kas atnāk, kaut kādā ziņā varbūt nespiesti, bet daļēji jā, tur nav progresa. Tā, ka privāts skolotājs arī nav tas, kas var tavam bērnam iemācīt latviešu valodu, ja viņam nav tā interese vai nav tā interese radīta jau pirms tam. Jā, ja nav kaut kāda tā emocionālā piesaiste. Jā, tas, ko tu par tiem paradumiem saki, ir ļoti, ļoti svarīgi. To mēs aizvien cenšamies atgādināt un dzirdam arī ļoti daudz radošus piemērus. Tavs piemērs ir arī oriģināls. Ļoti nebija vēl dzirdējuši tādu par dienas grāmatas rakstīšanu. Tad mums bija piemērs par plakātu taisīšanu kopā, kur mamma ar bērniem taisa plakātus un līmē mājās pie sienas, par cipariņiem, mēnešiem vai kaut ko citu. Arī tāds vizuāls materiāls, vai ne? Par plakātiem īstenībā mēs arī taisījām plakātus. Tas, kad mums bija vajadzīgs, manuprāt, vienreiz mums bija vajadzīgs skoliņā, ka mēs, mana vasara Latvijā, mēs uztaisījām plakātu. Tas arī vispār plakātu taisīšana, mazu grāmatiņu taisīšana par kaut kādu braucienu vai kaut kādu
kaut vai par tavu dzimšanas dienu, vienalga kādā tēmā, mazas grāmatiņas, bildīte, īsts teikums apakšā. Man liekas, viss tas ir ļoti, ļoti noderīgs un ļoti palīdz, un bērniem ļoti patīk. Viņi labprāt arī pārskata tās grāmatiņas, un plakātu grūtāk, tas ir lielāks. Vairāk tāda maza formāta kādus, bet interesanti, jā, tā plakāts tiešām arī ir viena no labajām idejām, kā mācīties, kā uzlabot valodu. Un tur ir tā aktīvā vēl, ka tu pats darbojies, pats raksti un tā tālāk, un tas nav šīs tātad skolas vidē, bet kaut kas, ko mājās katra ģimene var pat arī darīt maziem kaut kādiem darbiņiem. Varbūt kādam ļoti ēst gatavot patīk, vai ne? Un tad var apvienot ēst gatavošanu ar latviešu vārdiem un arī kaut kādu leksiku, ko mēs ikdienā varbūt nemaz neizmantojam. Un tātad, katram jāatrod tas savs hobijs, es domāju, un tad arī tos paradumus var arī savienot ar to savu hobiju, vai ne? Tiešām, to var pielāgot jebkurai tēmai. Tas ir tas, ka to nav jāiet, to nav jāpakārto viss kaut kādai mācību grāmatai. Bērniem patīk tā ikdiena, tā realitāte, un tas ir arī tas, ko mums vajag diasporā, vai ne, koncentrēties. Protams, ka mēs gribam lasīt enciklopēdijas, un mums vajag lasīt enciklopēdijas, lai mūsu latviešu valoda varētu būt tajā līmenī ar angļu valodu, mēģināt pēc iespējas vairāk celt to latviešu valodu, lai tie vārdiņi vai ne, tā mūsu ikdienas runā, kā lai saka, kļūst bagātīgāka. Bet tajā pašā laikā bērniem ļoti interesē tieši tās ikdienas gaitas, kā jau tu minēji. Varbūt bērnam ļoti patīk gatavot, vai viņam patīk mūzika, vai viņam patīk māksla, un viņš grib uzzināt visus vārdus, kas ir saistīti ar mākslu, vai ne? Jā, paldies tev, Sintī, par tavu pieredzi. Padalīsimies, pastāstīsim par to, un varbūt kādam arī ievieša sava dienas grāmata vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Jā. Un vēlu jums jauku sestdienu. Sveicieni Maijai un Laimai. Paldies viņām vēlreiz par piedalīšanos. Jā, mīļš, paldies. Visu labi, Sintī. Atā. Visu labi. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Un tagad mēs turpinām ar šodienas atklājumu, kurā es esmu sagatavojis Signai kādu pārsteigumu. Signa, vai tu esi uztraukusies? Nevaru sagaidīt. Tātad, es tev rādīšu vārdus kamerā, to klausītāji neredzēs, bet tu redzēsi. Un jāsauc vārdi 3 dažādās valodās – latviski, angliski vai zviedriski. Neuztraucies, zviedriski ir ļoti vienkārši vārdi. Es nepārbaudīšu tev C līmeņa zināšanas, ja? Katram vārdam apkārt ir rāmītis vienā krāsā. Tad, ja ir zils rāmis, tad šis priekšmets ir jānosauc angliski. Sarkans latviski un dzeltens zviedru valodā. Ja? Mēģinām. Katram vārdam kāds 2 sekundes. Es sāku rādīt tev priekšmetus, ja? Vai tu redzi? Es pielikšu tuvāk. Es nezinu, kā to sauc angliski. Es tiešām nezinu. Tos caurumus spiež vai kaut ko griež. Bet kā to sauc latviski? Caurumotājs. Caurums piedod. Tā turpinam, jā? Tad tūlīt būs dzeltens zviedriski un sarkans latviski, jā? Tu mani tiešām piedod. Krūze. Krūze, bet es zinu, ka zviedriski es zinu, bet es šobrīd nezinu. Man ir rakstīts mug, tā ir? Jā, tā ir. Ar 2 G turklāt, mug. Labi, turpinam. Latviski. Es zinu, ka tā nedrīkst teikt, bet es teikšu trekteris. Jā, trekteris. Tālāk, angliski. Zipper. Jā. Zviedriski. Zini, es tev pateikšu, kādā valodā es šo priekšmetu varu pateikt. No. Man liekas, ka vāciski ir Blaustift vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, penna. Penna, jā. Zīmols. Latviski. Sirds. Kārtas, tu nespēlē? Vai tu Kāšu gribi dzirdēt? zīmīt. Es dzirdu kalpu vai arcenu. Ko tu gribi no manis? Jā, arcena kalps. Jā. Angliski, kā šauc šo priekšmetu? Nezinu. Tā ir kurpju lāpstiņa. Jā, labi, lai iet. Latviski.
Kontakts vienkārši, es nezinu. Kontaktlīgsta. Kontaktlīgsta, zviedriski. Ārprāts. Es nevienu vārdu nezināšu tev zviedriski pateikt. No angliski. Glavs. Latviski. Nē, angliski. Nu, latviski tas ir putotājs, pilnīgi noteikti. Putotājs. Vai tu zini angliski? Nu, es droši vien, ka teiktu mixer, lai gan... Jā, nu, labi. Jā. Latviski? Zīmoks. Latviski? Es man liekas, ka esmu skrējusi pa māju un kliegus, kur ir mērītājs. Mērlenta. Tālāk. Knaģis. Nē, bet tas ir zviedriski. Jā, nē, angliski. Saproti, nu pat jau man arī krāsas jūg. Nu, par to arī runa, jā, nu. Tātad knaģis angliski. Nezinu, kā tu sauc šo priekšmetu, knaģis. Peg kaut kāds. Peg laikam ir, bet es nekad dzīvē neesmu piedis. Viss, Igne, viss. Uzdevums ir beidzies. Mēs nosaucām 12 vārdiņus. Nu, kā tev likās? Kas bija? Ko tu jūti? Es jūtu stresu. Es jūtu nenormālu stresu, jo patiesībā kaut kad jaunībā es drusku nodarbojos ar sinhrono tulkošanu, un es sapratu, ka no manis nesanāk nekāds sinhronais tulks, jo es aizmirstu pilnīgi visu. Es vienmēr atrodu, protams, kaut kādus veidus, kā pateikt domu, bet atcerēties konkrētus vārdus konkrētā valodā man ir vienmēr bijis liela problēma. Bet, nu, to es parasti nevienam nestāstu, bet, nu, tagad tu man tā kā izliki. Nu jā, par ko ir tas mūsu šodienas stāsts, vai par ko es gribēju padomāt, un par to mēs varam katrs pats arī, mēs pieaugušie padomāt, ir pārslēgšanās, jeb psiholingvistiskā sauc par apspiešanas hipotēzi. Apspiešanas hipotēzi, ja? Šādus te uzdevumus, kā es tev tagad devu, tos vārdiņus nosaukt dažādās valodās, un viņi ir iezīmēti ar kaut kādu rāmi, ja? Izmanto psiholingvisti laboratorijas eksperimentos ar daudzvalodīgām cilvēkiem, arī ar bērniem, lai mērītu to ātrumu, kādā smadzenes spēja pārslēgties no vienas valodas uz citu. Šis, protams, nebija laboratorija, tas bija pavisam elementārs tāds, vai ne, uzdevums, bet, nu, tas princips ir līdzīgs. Nu, un tu saki, ka tev bija stress, no tā, ka ir kaut uzreiz jārēģē, ja, tajās dažādajās valodās. Uzreiz jārēģē, un laikam arī tas stress, ka tu saproti, ka, nu, es vispār šo priekšmetu jebkurā valodā esmu saukusi, tas tur vērķis padot man to, lai es varētu uztaisīt caurumu uz papīra. Nu, bet redz, tas arī, nu, patiesībā tas ir tas, vai ne, ka mums dzīvo visas valodas galvā, un tā ir arī tā apspiešanas hipotēzes, tā pamatīdeja, ka visas valodas vienlaikus ir aktīvas. Dzīvojot visu laiku vairāku valodu vidē, tās valodas visu laiku ir. Un tev īstajā brīdī ir tā kā smadzenēm jāsaprot, kura no tām jāizvēlas. Un kāpēc apspiešana? Tāpēc, ka tās nevajadzīgās ir jāapspiež uz to brīdi. Un tur rodas tas stress un tas samulsums un tā aizture. Kaut kāda aizture, jā. Patiesībā jau arī ne tikai tās valodas ir jāapspiež, par kurām tu man paziņoji, ja? Bet arī citas, kā tu redzēji, un tas ir ļoti simptomātiski, man vācu valoda vienmēr iznāk priekšplānā, kad man ir kaut kas jāsaka zviedriski, jo es savulaik esmu, viss arī, ko mēs esam jaunībā mācījušies un zinājuši, ir daudz aktīvāks nekā kaut kad nesen iegūtas zināšanas. Nu, piemēram, ar knaģiem vispār mani darīšana bijusi tikai latviski, vai ne? Teiksim, krūzīt arī es tā baigi, nu, mēs nerunājam par tiem mugiem tur katru dienu zviedriski. Kaut kādi citi vārdi varbūt man būtu zviedriski. Un te man gribas atgriezties arī pie tās tēzes par to pilno repertuāru, ka man dažādas lietas ir tā kā iekšēji marķētas dažādās valodās, jo es ar viņām visbiežāk saskaros šajā valodā. Un tad es zinu, kā tur angliski vienas lietas, zviedriski citas, un latviski atkal kaut kādas tās mājas lietas, protams, ir atkal tikai latviešu valodā. Un tad, tieši tā, jā, knaģis, piemēram, knaģis, vai ne, tā arī tiešām nav tāda lieta, ko varbūt visās valodās mēs zinām, vai akadēmiski, tas, nu, zviedru valoda kaut kāda akadēmiskā
kontekstā mācījusies, tad tas knaģis varbūt nav pirmā lieta, vai ne? Bet, redz, par to aizturu runājot, ir tas... Es esmu pamanījusi, ka man pašai pagājušā sarunā pat ar Sanitu, vai kad tas bija, kam iespruka kaut kāds vācu vārds pēkšņi tajā sarunā, bet arī bērniņiem tajos pētījumos secināts, ka varbūt, mēs runājam par milisekundēm, jā, bet varbūt tā kā tāds lēnāka tā vārdu atrašana. Bet tas ir tikai tāpēc, ka smadzenes tajā brīdī klakšķ un klikšķ un tiešām nopietni strādā un trenē to muskuli, to, nezinu, tur neirolingvists zinās labāk, vai ne tā ir tā priekšējā garos, tie muskuļi, kas atbildīja par kontrolas mehānismiem. Jo tā ir īstenībā, pamatīgs tāds treniņš smadzenēm, tieši šī te nepārtrauktā pārslēgšanās, jā? Jā, un var jau likties, ka tas ir varbūt tagad rekā tas cilvēks tāds lēns paliek, jā, ar visām savām daudzajām valodām, jā. Bet tas jau ir ļoti labi smadzeņu veselībai. Un tas ir pierādīts arī daudzos dažādos pētījumos, ka ne tikai otrā, bet arī trešā valoda nāk ļoti, ļoti par labu tam, lai cilvēks saglabātu spriest spēju vēl sirmā vecumā. Viens tāds interesants moments ir par šo te apspiešanas hipotēzi runājot, ka interesants tāds fakts ir, ka vieglāk ir apspiest savu to vājāko valodu, bet grūtāk ir apspiest savu stiprāko. Mums noteikti ir latviešu valoda kā dzimtā valoda. Tātad mums ir nepieciešams lielākas pūles, lai viņu tajā brīdī, kad mums viņu nevajag, lai mēs viņu apspiestu. Un sekas ir tādas, ka pēc tam mums viņu ir grūtāk aktivizēt. Tātad mums tieši pārslēgties, teiksim, no angļu valodas atpakaļ uz latviešu valodu var būt grūtāk nekā otrā virzienā. Tās paradokss. Bet jā, tas ir kā arī pierādīts, ka tur tā aiztur ir lielāka, jo mēs lielas pūles pieliekam, lai apspiestu to latviešu valodu. Tā kā, ja mums visiem, kas dzīvo ne Latvijā un gadās šie te momenti, ka mēs pēkšņi nevaram latviešu valodā vairs atrast īsto vārdu, un tad, nekas, tās vienkārši mēs esam ļoti cītīgi apspieduši savu smadzenes sasprindzinājuši, lai atcerētos tai citā valodā vajadzīgos vārdus. Bet ko es gribēju vēl beigās piebilst ir par spēlēm. Par spēlēm, kas tieši, ko var arī ģimenēs izmantot, varbūt arī latviešu skolās, nodarbībās, bet arī mājās. Jo ideja par šo te atklājumu man radās, par šo konkursu tev radās, tad, kad es ar bērniem spēlēju spēli, tādu pavisam vienkārši, tev parādīšu ekrānā klausītājiem neredz, bet vāciski ir tāda spēlīte, saucās vārdu zibens. Un vēl viena līdzīga, kas ir arī visādās valodās spēlējama pieejama double, jā, vai nezinu, double, jā, viņi tur patiesībā vispār ir tikai attēli virsū, tur nav vārdi virsū, to var spēlēt, tā arī Latvijā, es skatījos Brain Games veikaliņā arī pieejama, tāda spēlīt, kur ir ātrā tempā jānosauc vārdi, es nestāstīšu katrai spēlē tos nosaukumus, bet, piemēram, tas vārdu zibens ir tāda, ka tur liek arī burtiņu un tad jēdzienu kaut kādu, piemēram, upe uz E, pilsēta uz A, tā. Un mēs ar bērniem spēlējam, un es sapratu, ka es nespēju ātri domāt, tā kā vācu valodā, ka mums jāsarunā, vai mēs šo spēli, vai mēs domājam ātrumā latviski, vai mēs spēlējam šo apli latviski, vai mēs spēlējam šo apli vāciski. Mēs mēģinām abus, bet tad es nespēju milisekundžu laikā domāt. Un es domāju, kas ir par problēmu, kāpēc es nevaru tā kā neko vairs nosaukt, ja man ir stresa situācijā ātri jādomā vairākās valodās. Inga, es varētu tev tagad uzdot jautājumu, un kā šo spēli sauc latviski, un tas būtu tev atklājums, bet teikšu uzreiz vārdu drudzis. Šis zibens tieši, jā? Jā, un tā ir manu bērnu iemīļota spēle. Mēs parasti tikai latviski gan spēlējam, jo viņi mums arī ir latviešu valodā. Un man tiešām arī latviski man ir grūti saņemties uz tik ātru domāšanu, bet bērniem ļoti labi tas iet. Un man savukārt liekas tā forši pasēdēt pie Scrabble un lēni domāt tos vārdus, un tad tur ir pareizi jāzina, kā viņus rakstīt. Un tur atkal bērni negrib iesaistīties, jo tur ir man priekšrocības, bet vārdu drudzis ir tiešām tāda uz ātrumu. Jā, un es arī pamanīju, ka bērniem tas iet labāk, ka viņiem vieglāk arī pārslēgties, un tas jau it kā arī ir tas arguments, kāpēc ir forši mācīties valodas no bērnības, jo viņiem jau ir uzstrādināts tas kontrols mehānisms iespējams labāk
nekā mums, un mums ir grūti tā pārslēgšanās, mums rada to kognitīvo slodzi, bet bērniem laikam netik ļoti. Bet tas ir, to var forši izmēģināt, es piefiksēju, un pirms domājam, labi, tad izspēlējam vienu apli tādā valodā, otru apli tādā valodā, vēlreiz mēģinam jaukt, un tad var mēģināt sevi pavērot, kas mums pašiem darbojās, kas mums nedarbojās, un izdarīt secinājumus, vai mēs esam, cik mēs labi apspiežam kuru valodu, vai ne? Tāds man šodienas pārsteigums tev, Signe. Jā, tas bija riktīgs prāta mežģis. Prāta mežģis, jā. Nevis mēles mežģis, bet prāta mežģis, jā. Jā. Labi. Mēs sakām uz sadzirdēšanos nākamajā sērijā, kurā Signe būs sagatavojusi man kādu prāta mežģi. Tagad gaida pēc šodienas Inga. Tas būs kaut kas tāds. Atvaino. Tiekamies nākamajā sērijā, kurā mēs sarunāsimies ar Vilmu no Kopenhāgenes un Martinu no Stokholmas. Uz sadzirdēšanos. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā.